Čau, mani sauc Sofija. Es esmu Brunā. Es esmu Nikols. Un mēs turpinam vārīt ziepes. Šodien mūsu kameramēns ir Dustin. Jā. Ok. Ļoti labi. Nu, īstenībā, Dustin, tas ir novecojis. Varētu būt. Es tevi neredzēju no pagājušā gada, un tas ir tā mainījies. Ja kāds vispār pamanīja, viņam trūks mati. Varētu būt. Trūkst. Izkrita. Trūkst. Plīpaurainais te atradies. Zini, gadus izmainīt cilvēku, ko es varu padarīt ar to. Nu jā. Jā. No pagājušā gada neredzējāmies. Zini, ko vēl? Es vēl novecoju. Es vienkārši nenoskos, man vienmēr tā aug. Tu izskaties, kā tie absolventi. Absolventi. Ja tev būtu tagad kaut kāds uzvalks, tu izskatīsies kā absolvents. Nē, nu, mēs visi varam iztīsties kā absolventi. Nē, bet viņš izskatās, it kā viņš 12. klasē. Jā, es redzēju cits 12 klasnieks, kas izstījās jaunāk par manīm, tāpēc seko daudz neizsaka. Taisnība. Nu, Vēl kaut ko? jā. Mēs iesākām ar tevi, tu gadījumā negribi mums atklāt noslēpumu par Gauju? Nu. Labi. Ar ko tur iesākt? Tā. Sāc no sākumiem, no Tā, pirmsākumiem, tagad vajag padomāt. Pirms vispār piedzimi? eksistēja Tu papa. sāki- Ne tik tālu. Tev vajag nē. visu autobiogrāfiju Jā. teikt. Nē, es neatceros, cik tas sen bija. Kāds 4 vai 3 gadus atpakaļ, es precīzi nepateikšu. Tas bija pietiekami sen. Tātad bija parastā nometne, parastākā sporta nometne. Es darboju kliņškāpšanu, mums bija kliņškāpšanas nometne. Tas bija, man šķiet, Baiļos, man šķiet. Es tagad nemolu, man šķiet, tas bija Baiļos. Tātad bija vienkārši gāpšanas ekskursija, mēs kaut kur kāpjam, mēs kaut kur ejam, kaut kāds pastaigas, viss tam līdzīgi, sava atmosfēra. Un tad bija pārgājiens uz 50 km, man šķiet, vai 10, konkrēti neatceros, bet priekš manī tas bija jau diezgan tāda liela distance. Es iepriekš nebija gājis pārgājiens. Iet? Vienkārši iet, jā. Labi, un tātad mēs esam nogājuši pusceļā no tā pārgājiena. Mums bija laiks priekš piknika, tas bija jau diezgan vēl, kāds 6, bet tā jau vēl vasara, tāpēc tumšs nebija. Un tātad bija vienkārši pikniks, skaists pikniks pie Gaujas. Tātad mums katram līdzi iedeva tādus burgerus. Jā, tie bija vienkārši burgeri. Un tad mēs sākamies, principā visi jau tulīt pabeigs. Un tad mazie, visjaunākie tie, kuri mums bija grupā, viņi ieraudzīja, ka tieši pie Gaujas skaisti stāv koks, pie kura tā kā ir pielikts virve, Jā. un pie kuras ir plānots tā kā šūpoties un vienkārši likt iekšā ūdenī. Tad tie mazie turēs aiz tā virve, es visu pārbaudīju, vai viņi vispār var noturēt, un tad viņi vienkārši šitā šūpojas turp atpakaļ, bet ūdenī viņi nelaiž, viņi vienkārši tā šūpojās. Un tad pamēģināja arī bišķi lielāk, un tad arī pienāca mūsu kārta, teiksim tā, mūsu vecuma grupai. Nu jā, man tad bija kādi 13, 4, nē, es tik vecs esmu. Ej, tu, Es te saku, tu esi novecojis. ej, tu nost. Tu esi vecs. Man bija, ej, tu nost, labi. Tas bija, man laikam, kā 13, 14. 13 gadi pirms 4 gadiem. Es tik vecs esmu. Viņam ir 17? Drīz būs, jā. Kad? Aprīlī. Kurā? 27. jā. Ok. Tātad, jā, es esmu... Ej, tu nost. Labi. Ok. Tātad es biju šūpojies, ja es izdarīju tā normāli nošūpojies, turpat pakaļ, jā, man patika. Neviens negribēja iet prom no tās vietas, visi gribēja vienkārši. Mums pat viens treneris pamēģināja. Tātad mums pienāca vēl viens, pie manī pienāca draugs, un viņš piedāvāja tādu ģeniālu, ļoti labu ideju. Kas ir, ja vienkārši es uzlikšu tev uz pleciem, un tu turēsies aiz tās virves, mēs kopā vienkārši šitā šūposimies. Tā ir ļoti droša ideja, tāpēc, ka tām puisim tajā mirklī bija 17. Viņš bija garāks par manīm. Viņš gan jau svēra mierīgi kādu 70 kg minimums. Tātad es
13 vai 14 gadīgs, neesmu pārliecināts. 13, pieņemsim 13 gadīgais. Man šķiet, ka 13 gadīgais. Tad viņš tā turas. Mēs, teiksim tā, esam pašā iespējamā augstākā punktā, jā, pirms laisties lejā. Es nokrītu. Es vienkārši jūtu, ka svars palika tieši tajā brīdī 2 reizes smagāks. Mēs vienkārši krītam gaujā, vienkārši šitā ar tādu blākšķi, vienkārši ūdenī. Bet gauja nebija dziļa, mēs tā kā niekritām pilnībā. Man tur, tas, kas bija man uz muguras, viņš iekrita nedaudz tālāk. Tāpēc, ka mēs tur vēl apgriezāmies, viņš tā kā krita vēl ar muguru. Viņš bija pilnīgi slapšs. Es biju tā uz pusi. Tāpat nebija labi, bet jā. Tad mēs skatāmies uz vienu otru. Paskatāmies vienkārši uz visiem. Paskatāmies uz treneri. Un tā kā tas 5 sekundes bija pilnīgākais klusums. Vienkārši bija tik nērti. Un jā, bet mums nekas nebija kabatās, ne telefona, nekas tāpēc, nekas tāds nenotika. Bet tā bija vasara? Tā bija vasara, jā. Mēs bijām vienīgie, kas izpeldējušies, tāpēc arī bozo stilīšu. Nē, nezinu, būtu bēdīgi, ja tas būtu augstākā laikā. Nē, bet ja vasarā tas ir vienkārši -20 es nedomāju, ka kāds iekrist riskēs to gaujā. darīt tādā laikā, tāpēc, ka tā virva jau vienkārši nosaltais, ka viņi bija no tāda materiāla, ka es nezinu. Šodien Tā nav tik virva, bet tas ir augsti. apgraustais vienkārši kaut kāds. Okay. Apgraustoši. Jā. Tad mums bija 2 treneri, kas mums pieskatīja. Manies personīgais un viens cits treneris. Un Ko tas nozīmē treneris, personīgais? mēs pie viņas trenējos vienkārši. Okay, bet tas nav Kopā ar Nikolu. personīgais. Nikols arī ieskriņš kā. Jā, tas ir kliņš kāpšanas grupas treneris. Jā, personīgais. Fancy. Mans personīgais treneris. Tas nav personīgs, Jā. nozīmē speciāli tev, tikai Jā. tev. Okay. Tas Kā ir vienkārši pateikt? grupas Vienkārši mans treneris? Jā, grupas tavs treneris. treneris. Ok, mans grupas treneris, jā. Es mans grupas treneris. Fancy jūtās. Labi, ok. Personīgā trenere. Cik maksā? Jū. Nu labi. Okay. Tad tas otrs treneris bija ļoti dusmīga. Tā bija viņa. Viņa bija ļoti dusmīga. Viņa vienkārši šitā ar pirkstu parādīja. Vienkārši vācties prom, iet atpakaļ uz nometni. Viņa nebija priecīga. Bet mūsu treneris saka, jā, mēs vajag vienkārši doties. Vienkārši. Mēs dosimies tālāk, mēs pabeigsim, bet jūs pagaidām doties atpakaļ. Tad tagad rodas visinteresantākā daļa, kā vienkārši mūsu situācija. Tad mēs atējām jau kādus pāris 100 metrus vienkārši no viņiem, tāpēc, ka mēs vienkārši klusumā ejam, pat neskatāmies vienu otru, vienkārši ejam. Un tad es paskatos uz telefonu. Es skatos, man ir 13% telefona. Es paskatos pulksteni, 10% pulkstenī. Es pasaku tam draugam, tevi paņem līdz telefonu? Nē. Tad mēs saprotam, ka mēs nevarēsim seši tikt atpakaļ. Tā kā mēs zinām, kur apmēram jāiet, bet ne ļoti. Plus mums arī drīz jau tajā brīdī paliks tumšs, un tāpēc mums arī nebija seši nekādu lukturu. Man bija līdzi viens maziņš lukturis, ar kuru mēs gājām atpakaļ. Mums bija pēc tam doma, ka mēs gribam atgriezties, bet brīdī, kad es paprasīju, vai viņam ir telefons vispār, mēs jau bijām nogājuši jau kādu kilometru, tāpēc, ka tas bija ļoti ātri. Un kas tā bija situācija? Zini, katru dienu tāds nenotiek. Mēs vienkārši turpinājām iet, tad mēs atgriežamies to vietu, viņi tur nav. Tāpēc mēs sapratām, labi, turpinām iet, ko mums darīt, tā kā nav labāka opcija. Tad mēs domājām, kā mēs varētu izmantot vislabāk mūsu telefonu procentus. Tad basically bija galvenās opcijas – pazvanīt trenerim, apskatīties Google Mapsos, kur mēs vispār esam un tam līdzīgi, jā. Vai vēl kādam var pazvanīt. To mēs visu izdarījām. Treneris neatbildēja. Google Mapsi lagoja, pilnīgi nerādīja, kur mēs esam. Tad mēs izslēdzām telefonu, vienkārši turpinājām iet ceļu, vienkārši orientējamies pēc tā, kas mums bija. Paiet kāda stunda. Mēs lēnītēm kaut kā tojamies pie šitās kempinga vietas. Palika, es domāju, kādi 2 kilometri tajā brīdī, tāpēc, ka tomēr Google Maps rādīja šitā šķīvi, bet kaut ko jau viņš rādījis bija uz vecā telefona, vecā Androida, tāpēc saprotami. Tad mēs skatāmies, treneris atbild, mēs atsūtām viņai mūsu lokāciju. Un tad viņa saka, ka viņa vienkārši dosies atpakaļ, un vienkārši, ja mēs būsim, tad viņa pa ceļam mūs vienkārši paņems. Tad, ja nebūtu pa ceļam, vienkārši jūs atradīsiet. Jā, apmēram, jā.
Tad palika vēl tumšāks. Neko principā nevar redzēt. Nākošā situācija. Man izlādējās tas lukturis maziņais, vienīgais, kas mums bija. Mēs esam pilnīgākā tumsā. Ejam pa kaut kādu taku, kur mēs neatceramies, ka mēs bijām. Tā kā mēs zinām, ka mēs ejam uz pareizo virzienu, bet tā kā vai iet pa labi tajā brīdī, vai iet pa kreisi, mēs nezinām. Mēs vienkārši zinām mēram virzienu, kur jāiet. Jā. Tātad ir kādi, varbūt 9 vakarā tajā brīdī. Ne, 8, es domāju 8. Tad ir pilnīgākā tumsa. Mēs esam mežā. Mēs seši nezinām, kur mēs esam. Man telefonā palika 5%. Okay. 8 vasarā ir tumšs. Man bija mežā. Saulu nevar redzēt, tur koki taču. Nu jā. Tur nevar redzēt saulu. Koki, Sofija. Koki. Ko tu iztēlojies, kas ir Koki. Okay. Tātad... Varbūt arī bija vēlāk, tas bija jau kādu laiku atpakaļ, bet es zinu, ka bija vēl. Ka bija vēl. Tātad kaut kādā veidā mēs tikām pie citas kempinga vietas, kur ir diezgan netālu no turienes. Tātad mums nepalika bez sevišķi izvēles, tāpēc ka tāda situācija, tāda ir dzīve. Arī mēs par to laiku, kamēr mēs gājām, mēs varējām parunāties, tā kā bija ļoti funny, jā. Es probably varēju nosalt, tāpēc, ka es biju pilnīgi slapši, vienkārši tāpat kā... Es aizmirstu, ka jūs bijat pilnībā slapji. Jā, mēs bijām pilnīgi slapji. Ar viņam negāja? Es te nebiju vēl kliņškāpšanās. Es kliņškāpšanu sāku Kā tu tikai zini, pirms ka dažiem viņi bija mēnešiem. pilnībā? Viņš tikko pateica, mēs mēs gaujā iekritām. Mēs iekritām gaujā. Bet tu pateici, es atceros, ka jūs bijat pilnībā slapji tā, kā tu tur biji un tu atcerējies. Viņam vienkārši es pilnībā aizmirstu, ka viņš pateica, ka viņš iekrita gaujā. Es viņam arī to biju jau stāstījis. Tā arī apmēram bija, Nikola, ja es teiktu neko. Tas ir, ko tu man stāstīji. Tas bija senāk, tāpēc es varēju labāk atcerēties, tagad varēju sliktāk atcerēties. Nu, labi. Tad mēs tikām uz citai kempinga vietām, citu vietei. Un mēs paklauvējam, jā. Un mūs ielaiši iekšā, mums pat iedeva lādētāji, tam līdz mēs parunājāmies. Mēs tā kā pajautājām, kas tie cilvēki. Un mums basically iedeva vislabāko cilvēku kombināciju iespējamo. Pedagogs, skolotāja, kaut kāda poliklīnikas direktora. Okay. Un viņi vienkārši visas 3 bija mūsu pusē. Viņi domāja, kā vispār treneri varēja mums palaist vienus mežā? Kā tā vispār var izdarīt? Viņus vajadzēja tad visiem kopā iet atpakaļ, nevis mūs vienus palaist. Mums vajadzēja pajautāt, vai viņiem ir lādēt, tur ķipā viss uzlādēts vai viss tam līdzīgi, vai viņiem viss nepieciešams likt atpakaļ. Tāpēc, ka arī bija tumšs un tam līdzīgi. Vienkārši es pasaku viņiem trenera telefonu numuru, viņai pazvana, atsūta lokāciju, viņi atbrauc. Un vienkārši iedomājies, 2 treneri, 3 tie cilvēki, un vienkārši manējais treneris, manas grupas treneris. Viņi vienkārši maliņā šitā skatās ar mums, vienkārši kā viņi runā ar to vienu treneru, kas mums aizsūtīja atpakaļ. Vienkārši viņi tā vienkārši... Nāves skatiens vienkārši. Jā, tur bija strīds. Tur bija ļoti kārtīgs strīds vienkārši. Tu no visas 3 vienkārši to treneri vienkārši burtiski brēc, vienkārši kā var tā izdarīt vienkārši. Tas bija ļoti interesanti. Un tātad, kad mūs atveda, tas bija tajā vietā, kur mēs bijām, tur ir burtiski 10 minūtes, lai aizbrauktu ar mašīnu, bet tas ir mašīna. Tas ir mašīna, jā. Tas ir mašīna. Un tātad es domāju, ka bija jau 10 vakarā. Es domāju, ka tajā brīdī jau bija. Pēc vēl kādu laiku vajag sagaidīt viņus tam līdzīgi. Un arī mēs tur bijām kādu laiku mājā. Tāpēc es domāju, kāda ir 9 vai 10 vakarā. Mēs atbraucam uz kempingu vietu. Un mūs, lai sasildītos, ielaiž saunā. Mēs bijām vienīgie 2, kurus ielaida saunā. Neviens cits grupā nebija saunā. Okay. Mēs esam vienīgi izplunčējušies ūdenī un aizgājām uz saunu. Mēs šeit tas ir vienkārši uzvara. Jā, uzvara. Jūs gandrīz noslīkāt, ja būtu. Jā, mēs gandrīz apvaldījāties 7 kilometrus. mežā bez saziņas līdzekļiem. Jā. Jūs varējāt mierīgi nolaupīt tajā kempingā. Mierīgi. Tāpēc, ka varbūt jums netrāpīja tos Mierīgi. skolotāji, Jā, pedagogs mēs un nogājām 7 vai poliklīnikas. 8 kilometrus. Tā kā mēs nogājām 5, tā ir puse. Vajag noiet 10. Mēs nogājām vēl 7 vai 8. Mēs šitādu apli vienkārši izdarījām ap visu mežu. Mēs izgājām visu mežu. Un basically bija viena vieta, kur mēs bijām 500 metrus no tās kempinga vietas.
Bet tas bija aiz kokiem. Iedomājies, kempinga vieta visu atvērt ceļu no tās puses. Bet tā kā iedomājies vēl mežu 500 metru, un tad mēs te esam kaut kur. Kā vispār var atmaldīties mežā? Nē, skaties. Var. Vienkārši ej taisnā līnijā, un kaut kur tu tiks ārā. Man, teorētiski, jā. Bruno skauts vienkārši grib man nosist šo. Patīkās ar savu pieredzi, vai tas Jā, bet manā gadījumā nē. Vienkārši ej taisni un Vai tā atzīmē tas lietas, lai strādā? tu zini, ka tu negriezies. Ja tev ir ar ko apzīmēt, jā, tur bija apzīmē, bet jūs nevarēja redzēt. Es nevarēju. Uztaisi savu taku. Ir pilnīgākā tumsa, bez lukuma. Kā tu gribējies redzēt apzīmēs kokiem? Parasti Es uz saku, tu kokiem ir uztaisi apzīmēm ar līnijām, savus tā kā kur ir apzīmēs, kura tu tā apzīmē. iebrien savu taku, tu sasit zemi, lai taisna līnija. Vienkārši ej taisni, kaut kur tu tiksi mājās. Bruno, var viņam iespērt, un man tak piekrīt, vai ne? Bruno tak saprot. He's not wrong. Technically. I mean, jā. Technically iedomājies- correct is Vai the tu best būsi viņam correct. Iedomājies, ka tā kā, just imagine, šitais ir mežs. Tā ir kasta. Šitais Tas ir ir mēs mežs. šajā gadījumā, damēs. Šeit ir campings, un tu esi šeit. Nē, nepareizi. Atvainojiet. Matemātika kaut kāda, ģeometrija. Tā kā šeit ir camping, tu esi šeit. Un tu ej taisni. Damn. Jā, bet tu kaut kad tiksi prom no meža. Jā, bet mežā tev- tu nebūsi. tev jātiek šeit. Zemeslodē agri vai vēl tu apiesi tā, ka vienkārši tiksi atpakaļ. Tikai tu vajag noiet pāri Exactly. 1100 kilometrus. Tā kā tā vietā, lai iet normāli, tev jāiet. Nu jā, bet ir labāk nekā darīt šī tā ten, ka tu vienkārši domā Nē, mēs tā arī gājām principā, jā. Nē, nu ne šādi, protams, bet nu ap uz to pusi apmēram, jā. Un te ir tas cits campings. Apmēram. Labāk Par vienkārši ēdienu, aiziet kas te taisni. bija par burgerīšiem? Burgerīšiem parastie burgeri. Nu, Es Mēs nezinu, īsti- kāpēc tu gribi to Es uzzināt īsti- visklasiskākais. Nē, vienkārši paštaisītie burgeri. Like mājas burgeri. Tādi. es vienkārši mēģinu attīstīt to ēdienu tematiku, tāpēc, ka mums ir rišulas ziņas. Es nezinu, kā to labāk iesākt. Nu, tur Mēs ir- neredzējāmies 2 nedēļas. Mēs bijām slinki. Mēs nefilmējām epizodi. Mums vajadzēja filmēt epizodi. Niko, tev jāmontē. Mēs bijām slinki. Mēs to neizdarījām. Tad vēl bija svētki. Tad es paspēju saslimt. Jaunajā gadā es biju slima. Un arī pēc jaunā gada. Un arī tagad es biju tā kā iesnas. Nu jā, paldies par atbalstu. Kā? Es pat nezinu, tā kā mana māsa saslima un es droši vien no viņas paņēmu. tā kā. Tu ko visu gadu slimoji? Man ir taisnība. Arī vienu gadu. Es saku, visu gadu esi slimojis sanāk. Pēc, ka pagaid tikai 7 dienas no gada. Tu visu gadu slimoji, vai ne? Jā, Man ir taisnība. jā. Niko, man ir tehniski taisnība. Technically correct is the best correct. Ok. Un tagad mēs filmējam. Un pēc šī epizode iznāks pēc 2 nedēļām. Sanāk, mums būs epizodes 4 nedēļas. Damn. 4 nedēļas. Mūsu 8 skatītāji. Mans suns, mana mamma un skolotājs Mežis. Viņam nebija ko skatīties brīvdienās. Mūsu dēļ, mūsu slinkuma dēļ, manas saslimšanas dēļ, svētku dēļ. Jā, un tāpēc, ka mēs nezinājām, vai var skolā, tāpēc, ka mēs neuzjautājām. Mēs. No sēžas, es aizgāju uz mājām. Un es nezināju, vai tavā šķūnītī var. Šķūnītī? Nu, būdā vai kā. Tur ir elektrība, jā, kāpēc? Nē. Es tev teicu, ka mēs varam. Tas ir, ko es tev teicu. Tur ir diezgan daudz vietas, jā. Es tev teicu, ka tas, ko es tev teicu, tu prasīji, un es pateicu jā. Es domāju, ka tu sarunāsi ar Dasu. Es tev jau pateicu jā, what tu Es jū? viņam jau pateicu, jā, mēs par to jau vairākas Es reizes jau biju runājām. pateicis jā. Nu, tad kāpēc viņš man Es to arī nepateica pats biju ar Dasu? Es tev piedāvājis. pateicu jā, un tu Bet tu pateici nepateici, ok. kad. Jo mēs nebijām izplānojuši laiku to darīt. Tu visu plānoji, jo tu Nu, jā, bet māki. bija viss daudz kas. Viskas. Viskas. Un arī tur Jā, ir kāds ir 6 tas te? šķūnīši, tāpēc varēsiet izvēlēties. 6? Kur tu dzīvo?
Tev ir Kaut māja? kur. Kaut kur. Tu dzīvo mājā? Privāti nē? Tā nav privāta. Tā nav privāta. Bet tagad mēs varam runāt par Rišelas ziņām. Man interesē viņa Es māja. vienkārši- Kādas 6 jūnijas? Nē, tas ir vienkārši... Tas ir māja komplekss. Jā, tas ir Ok. māja komplekss. Un tā ir māja kompleksā vienkārši ir vairāk šķūnīši. Tāpēc, Ok. ka eksistē vairāk nekā pietiekami daudz cilvēki. Vairāk nekā pietiekami daudz. Pietiekami daudz tur cilvēku Ok. dzīvo. Labi, Rišula ziņas. Kādas jūs pamanījāt, varbūt iezīmes, kad jūs redzat, kas notiek, kā notiek ēdināšana pie mums Latvijā? Kā ir šķīvi, kā ir ar ēdienas tradīcijām? Man liekas, ka mēs neesam pareizākie cilvēki, kam to prasīt, jo viņam īpaši nav virtuve, viņam ir maziņa vietiņa, kur cep viņš istabā ēd, un es vienkārši Same. ņemu visu un ēdu Jā. istabā. Tāpēc mēs esam Labi, labākie, kam labi. prasīt par Tu maz tradīcijām. svētkos tieši? Nē, vispārīgi. Piemēram, Vispārīgi, Rišula, viņa pamanīs to, ka viņas kultūrā, viņa ir no Hongkongas, tātad viņiem ir katram, piemēram, šķīvis ar rīsiem, vai vienkārši savs šķīvis, un ļoti daudz šķīvi ar dažādiem ēdieniem. Piemēram, tā ir gaļa, tas ir, nu, pieņemsim kaut kādu salātu, vēl kaut kas. Un viņi nevis, kā mēs paņemtu šo bļodu, ieliktu sev tik, cik mēs potenciāli apēstu un noliekam atpakaļ, bet viņi ieliek sev tik, cik pietiek uz vienu kodienu, var teikt. Tāpēc, ka viņi uzskata, ka tā kā tev jāpēd, un arī viņiem ir ļoti daudz tradīciju saistībā ar veco cilvēku respektēšanu. Sāk vecākais. Jaunākais nevar paņemt ēdienu pirms nesāk vecākais. Un pēdējais ēdiena gabaliņš paliek vecākajam. Un ja vecākais atļauj, tad jaunākais var paņemt šo gabaliņu. Iedomājies, ja vecākais speciāli tā kā nesāk ēdienu, lai neviens ēd. Visticamāk, tā ir. Vienkārši kā punishment, ja piemēram bērni tā kā kaut ko izdarījuši, mēs nesāksim ēst. Jūs nevarat sākt ēst bez manis. Nē, nu, tā arī varētu Tas ir būt. slikti. Izklausās godīgi. Nē, bet tas ir slikti. Izklausās godīgi. Jā, bet tā kā, nē, Kāpēc lai nebūtu godīgi? nē, tas, Tu nepiebīdīji vakar krēslu. Tu šodien nedīsi. jā. Tu domā tā? Kāpēc lai vecākais nesāktu ēst? Kur ir problēma? Nu, viņš arī ēst negrib. Nu, tā lai ēd. Nu, viņš sāks ēst, tad pārējie varēs sākt. Kur ir problēma? Nē, tā arī. Man būtu pretēji vienkārši, jo ģimenē savādāk ir manā, jo mamma vienkārši. Ja tas vecākais nečak, Jo, viņš pamet jo es naudu. esmu ļoti sīciņš, es esmu ļoti maziņš, un tāpēc mana mamma saka, ēd. Vienkārši jau lāpstu man ber kartupeļus uz šķīvi, uz spaini iekšā, un saka, ēd. Un es saku, mam, tev vajag paēst vispirms. Viņa saka, ēd. Un es neļauju, es nesāku ēst, līdz viņa nesāk ēst, bet viņa nesāk ēst, līdz es nesāku ēst, jo es gribu, lai viņa arī paēd, bet viņa grib, lai es paēdu, un tāpēc sanāk vienkārši tieši tā. Vēl arī šila pamanīja, ka mums visur ir kartupeļi. Jā. Nē, Zupās kartupeļi, kartupeļu biezenes, vārīti kartupeļi, cepti kartupeļi. Nē, nu kartupeļi ir tik lieliski, jo Jā. ar viņu var jebko izdarīt, un Jā. jebko, ko tu izdarīsi, būs perfekti. Jā, Nosauksim visu iespējamo. Viņus var cept, bet, kad viņus cep, katrā veidā, kā tu griezi, ir dažādi garši. Tā tu vari, tā kā, frītēti. nu, Frī. tā ir dažādas, tas ir cits pagatavošanas metode. Es domāju, ja pannā tu cep, tad tu vari, Jā. ja tu sagriez kā frī, tad garšos vien, tu vari kubuciņos sagriezt maziņos, tu vari lielos kubuciņos, tu vari viņus izvārīt un tad izcep. Tu vari viņus uztaisīt šķēlēs, vai viņus lielākās šķēlēs. Jebkā kā tu sagriez. Niko, mēs saprotam, tev patīk kartupeļi. Vēl kartupeļus vārīts, piemēram, nav obligāti ēst, tā kā, kad viņi karsti salātos, piemēram. Atkarībā no salātiem. Es neesmu salātu fans. Tu ēd siltus salātus? Nē, es domāju, Es, protams, nezinu par salātiem daudz, bet salāts ēd siltus. es ticamāk, ir silts salāti. Nē, nu ir silts salāti. Ir silts salāti. I'm not sure.
Es nezinu, es salātus neēdu. Vienīgais salāts, ko sēstu, ir rosols. Un tur ir kartupeļi. Nu, Es zinu, es gribēju to pateikt, kā piemēram, un tad Ok. mēs aizripojām. cik daudz salātu bija jūsu jaunā gada galdā vai Ziemassvētku galdā? Īpaši nebija Ziemassvētku galds. Mēs vienkārši ēdām rosolu. Un nebija tik daudz. Nebija spainis. Bija tāda kārtīga bļoda. Šī tāda Tā nav kārtīgi bļodu. Kad tu Pāris nāc no daudz cilvēki bērnu tikai ģimenes, esam. un tev tas Jā, mēs pāris ir nekas. šitādi, bet bija tā... Bet tas... Ko tu dari? Es tev ģeģoju. How dare you? Kas tur ar salātiem? Viņa pārsvarā liek tik, cik viņiem pietiks uz 1 vai 2 kodienu. Un viņi nedrīkst sākt viņu ēdienu, ja nesāk vecākais. Tātad, tu esi vecāks par mani. Es varētu ēst, pirms tu nesāc. Oh, tas ir lieliski. Man patīk šis spēks, kas... Tu jaunāk pa Nikola? Jā. Jūs nevarat sākt ēst, kamēr es nesāku ēst. Nē! Ko teikt, Bruno? Viņš ar jebkuru no mums, ja viņš būtu vienā istabā, mums būtu ēdiens, viņš nevarētu sākt līdz viens no mums nesākt ēst, ja viņš ir viss jaunākais. Kurā tev datumā? Dzimšanas diena? Mēs varam izlikties, es kā es tev jautāju. Aha. 27. aprīlī. Wow! Jē, jūs sīki esat. Oh. Un tev kad? 26. jūnijas. Un tev bija Nu. Kurš tev bija? Nu. Es zinu, Es ka tev nezinu. bija- Es nebiju jūlijas jautājis, es sākumā. nezinu. Es zinu, ka ir jūlijas sākums. Es neesmu labs ar dienām. Es pēc savas Pie mammas ko? dzimšanas īpaši nezinu. 3. 6. You were Es close. nebūtu dabūjis 6. Būtu Un 4.. uzminiet, kāda Bruno dzimšanas diena. Tas ir maijs. Kurā datumā? Jā. 16. Nu, tu. Arī 6. Es teicu 16. 9. maijā. Nē, es saku, 6. kā viņai. 9. maijā. 9. jā. Jā. Bet viņš ir visjaunākais. Tev ir 6. Viņam ir 9. Ko tagad darīt ar šo informāciju? Viņam ir maijā. Okay. Nesaprotu. Ja viņš būtu piedzimis 7. gadā, Es tagad sapratu. Es Ko? tagad sapratu. Es arī sapratu. Jā, tagad sapratu. Kāpēc man tik ilgi tas aizņēma? Zināt, ka tas ir nevis skaitlis, bet vēža zodiaka zīme. Sāniski, jā, es Jā. zinu, jo es esmu vēzis. Same. Jā, Kas tu esi? Man nav jāsaka. viņš ir labs. Varētu būt. Nē, kas viņš varētu būt? Šeit arī bija vairs, neatceros. Es nedomāju. Tu neesi vēzis. Aprīlis nav vēzis. Es nezinu. Kas tu esi? Who are you? Problēma cūka. Kas tu esi? Kur tu esi? Gailīti Ir man. cūka. Nē, nav. Gads. Cūka. Nav. Nē, zodiaka Akmens. zīme. Ir akmens. Nē, zodiaka zīme un gads. Tu piedzimi cūkas gadā, 7. gadā. Jā, es zinu. Mēs esam cūkas, Tu vari izņemot redzēt. šito žurku. Viņš ir žurkas. Ir žurkas gads. Cik apceļoši tas ir? Bet tā ir seja, ka šodien ir Pagaid, šodien vienkārši ir puķu apcelšana. gads. Bruno apcelšana. Pagaid, Jā. ir puķa gads, ja šogad. Jā. Puķu gads. Žurkas gads vienkārši. Jā. Cūkas. Tas īstenībā ir ķīniešu tradīcija. Tie gadi, Jā, ir ķīniešu tas arī. gadi. Vienkārši puķis. Kaut kur pa vidu ir cūka, un tad žurka vienkārši. Kā Kur viņš tev savādāk? problēma? Nē, nezinu. no sākuma ir cūka, un pēc tam žurkas gads. Čipi, čipi, čipi. Un pēc tam, man liekas, ir suņa gads. Tā varētu būt. Nē, suņa gads ir pirms cūkas. Nē, es domā? esmu vairs. Mēs bijām ņēmuši šitās laimes, šitās atceries. Nu, Vērsis, nevis vēzis. Es divas kurus dažādas esmu, kurus lietas. Jā, es kurus Mēs esmu. esam tad tu vēži. esi vērsis kā viņš. Mēs esam Un kā Heisenberg. Krankala, mūsu skolotāja. Es Jā. kaut kā mani nepārsteidz.
Nu, viņi visu laiku saka, ka jūs esat vērsi parādījuši sarkanu upatu. Tāpēc. Ok, mēs bijām tik slinki, ka mēs nenofilmējām jums epizodi, kurai vajadzētu iziet pagājušā piekdienu. Tāpēc, kas filmējam šodien, pirmdienā, lai aiznākam piekdienu ir epizode. Bet tā nav mana vaina. Tu teici, ka tā ir mana vaina. Tā nav mana vaina. Es neteicu, ka tā ir tu tava. iepriekš teici, ka mana vaina. Es Pirms tam neteicu. vispārīgi. Pirms tam pažīžņi tu vienkārši saka, tā bija mana vaina. No. Pažīsi. Kas tas bija pažīži? Pažīsi. Es nemāku kīviņi. Nē. Mācies. Nezinu, ja gribi. Jā, bet es saku, tā nebija vaina. Nu, tā bija kopējā. Tas bijām mēs. Nē, tā bija šoreiz, tā bija tava vaina. Mēs Mana? tev pat, tu prasīji, es atbildēju. Kāpēc un tad tu man ne- jāatbild par vietu, kura Tu- pieder bet tu- viņam, bet un tu esi viņa neatbildēji- labākais Bet tu draugs? neatbildēji par vietu. Bet es arī atbildēju par vietu, un es pateicu, ka jā, var. Un tu pateici, ok. Jā, Un viss, tu nedafanu, tu neizpildi. Kāpēc man būtu pretenzijas? es Un nezinu. katrā gadījumā vieta bija gatava. Un tu nepieņēmi to iespēju. Tas podkāsts nepieder tikai man. Tāpēc tu varētu pateikt, Jā, bet tu esi mums ir plānotāja. brīva piekdiena. Jā, bet Tāpēc, ka gribēji mums ir čučēt. klinšu kāpšana. Redzi, tas ir slings. Tu esi slings. Kur Es ir neesmu sagrieztas? slings, es esmu noguris. Kur ir sagrieztas intervijas, lai es ielieku storijos? Skaisti griezti. Kur ir izgriezti kadri? Kur ir? Ok, es cenšos, bet ir ļoti grūti. Jo intervijām tu gribi, lai katra individuālā intervija ir savs TikToks vai vienalga. Jā. Un viņiem maksimums, piemēram, Rīlos ir 1 minūte, visur ir 1 minūte. Bet, kam es sagriežu, tad es sagriezu līdz pašam galam. Un tur beigās sanāk 1 minūte un 10 sekundes. Un tad man visa motivācija vienkārši pazūd, jo es domāju, Kāpēc tur ir minūte, ja es redzu rīlus, kurus ir 3 minūtes? I don't know. Standarts ir, ka YouTube shorts ir 1 minūte maksimums. So, ja tu gribi YouTube shorts, tad viņi nevar būt vairāk kā minūte. Jā, bet Instagramā var ielikt storijā. Es vienkārši Bet, ja ietekot kaut ko un liek, ieliku tad ir mampītē. jāliek, bet ja liek kaut kur, tad jāliek visur. Varam turpināt epizodi. Nē, mēs pabeidzām ar to. Tā ir daļa no epizodes. Kas notika pa šo laiku? Mēs bijām slinki, bet ne tikai tāpēc, ka mēs esam slinki, bet tāpēc, ka bija svētki. Un bija balles, Un no bija kurām balles. bija Bija jāatpūšas. klāsts vakars. Jā, bija Tā ir klases viena no vakars. tām ballēm. Mums bija no sākuma klases vakars un pēc tam balva. Nē, no Mums sākuma bija balva. balva un tad klases vakars. Kā jums patika balva? Man ļoti patika balva, bija ļoti jautri. Nu stāsti, kāpēc tu gandrīz salauzi. Jā, es gandrīz salauzu roku. Nu, es pēdiņās gandrīz salauzu roku. Es to ļoti Teorētiski tu pārspīlēju. varēji. Tāpēc saku, es Teorētiski teorētiski varēju. Es nebiju tam tuvu, bet es teorētiski varēju. Jo, nu, protams, mēs visur skraidījām, lēkājām, dejojām, kā forši, kā pa ballīti vienkārši. Bija, kāpēc es vienkārši, es montējot ievēroju, ka es ļoti daudz saku vienkārši, un tagad es to ievēroju katru reizi, kas saku, man tas ļoti Vienkārši tev nepatīk. ļoti patīk vārds. Vienkārši tāpēc vienkārši Man viņš turpini. nepatīk. Kāpēc? Jo es viņu pārāk daudz izmantoju, tas izklausās nepatīkami. Ok. Un Pasaki vienkārši, kas notika. Vienkārši Jā, vai ne? turpini. Tas ir vienkārši. Tas nav grūti. Tas ir reāli. nu, jā. Tas ir pārāk Un vienkārši. mēs dancojām, mēs dejojām, mēs lēkājām. Un tā es redzēju, mēs ar Dāsnu redzējām, ka bija maziņa grupiņa ar cilvēkiem. Un viņi kaut kā lika tā kā krustniski rokas, un tur pārkāpā pār rokām. Un tā viņi kaut ko tur vilka un nogāzās uz zemes. 3 pāri cilvēki to darīja. Un visi nogāzās tieši uz zemes. Un es paskatījos uz Dāsnu un es pateicu, es nezinu, kas tas ir, bet es gribu to. Es to gribu. Viņam nebija nejausmas, kas Mēs Es tu aizgājām. viņam atļauju. Tas, ka tas ir Nikols. Kāpēc tu to izdarīji? Mēs aizjām pie tiem čaļiem un sakām, kā jūs to darījāt, kā jūs to darījāt. Viņi neko nedzird. Viņi mūs dzirdēja visticamāk, bet viņi mūs ignorēja, jo mēs tieši pie ausīm, kā jūs to izdarījāt? Kā jūs to izdarījāt? Un viņi saka, labi, jā, šitā ten paliec krustniecisks rokas, mani nedaudz pabļāvi, jo es nepareizi to darīju, jo es esmu bum. Un tad es beidzot to sāku darīt, un es joprojām nesaprotu, kas tas ir. Un tad Dāsns velk, es
apgriežos, nogāžos uz zemes, un viss svars es nogāzos tieši uz rokas. Ja es būtu nedaudz nepareizi nokritis, tas arī ir nebeigties pārāk fantastiski. Tāpēc es saku, es gandrīz salauzu roku, jo es teorētiski varēju salauzt roku. Ideja bija tāda, ka vienkārši vienam cilvēkam, tas, kurš pārplūst to roku pārkāp pāri kājām, viņam vajag tajā brīdī palikties. Man tajā brīdī vajag vilkt. Ideja tāda, ka viņam jāizdara kūleni. Salto bija jāizdara, jā. Nu, jā. Un es nezināju, Viņam ka nebija ideja... ne jausmas, ko jādara. Es nezināju, ka tas bija domāts salto. Un tāpēc es vienkārši kā maziņš mazliet beiskli palicos, un viņš mani vilka, un vienkārši tieši uz zemes, jo es nelicu līdz galam, un es nesapratu vispār, kas notiek. Man nebija ne jausmas. Nu, tā ir, ka mēģini sportu, un viss, ko tu zini no sporta, ir sporta skolotāji, lūdzu atbrīvojiet. Nē, nu, jā. Tā ir viņa visu laiku tikā. Kad mēs bijām vienā klasē ar jums, tad tu saslimi, man liekas. Un tad Roga jautāja mūsu skolotāja Kosenkavai, kur te Nikols, tā kā jūs viņu redzējāt? Un viņa pateica, nu jā, viņš ir tāds vārgs, daudz slimo. Nē, nu, jā, bet nu, what do you mean? Es esmu noslimojis visu jauno gadu un visu šo gadu, kā izrādās. Jā, kāpēc? Es zinu, ka es esmu vārgs, bet es esmu tik vārgs. Kad es slimoju, tad man ir ārsts iedod atbrīvojumu 2 nedēļas. Kā normāls, kad ir normāls slimojis, tad ir normāls atbrīvojums 2 nedēļas pēc tam, ne? Vai tas nav normāli? Tā nav jābūt? Es dzīvoju pie poliklīnikas un man tur ģimenes ārste, man slinkums aiziet. Un dabūt brīvojumu. Tāpēc es par to. Nē, vienkārši ir atbrīvojumi. Bet es nezinu, kāpēc es saku, ka es tāds vārgs tik daudz neslimoju. Bija vairāki gadi, ka es nesportoju, jo bija oficiāls atbrīvojums uz visu gadu. Tas nenozīmē, ka es esmu vārgs. Iedzimta slimība nav vārgums. Es atvainojos. Tāds tas. Kas ir? Es nesapratu. Viņam bristu izmērīja vai ko? Jā. Priekš kā? Ierunājās. Ierunājās. Tas nav tas pats. Ko es tiešām nesaprotu. Ģimrēt. Nepielēc. Ko? Bet tev var... Ko? Es runāju par imunitāti. Tu sāki mērīt viņam bristu. Tu izmērīji sev, saki, nē, tas nav tas pats. Nē, tas nav tas pats. Džimbrāt. Nesaprotu. Sporta žurka. Nesaprotu. Ko? Ierunājās. Es nesaprotu tiešām, par ko iet runa. Nē, es saprotu, bet es nesaprotu. Labi. Bet kā tu pavadīji balli? Bija ļoti interesanti. Šī bija pirmā balla, kurā es dejoju ar Bruno. Tāpēc, ka viņš beidzot izvēlējās mani, nevis skautus. Vai ne? Šodien nebija opcijas kaut. Tas izklausās tā, it kā tu vienkārši viņu piespiedi vienkārši. Nē, Vai tu tā nav? Jā. Nu labi tā. Nē, bet tas ir savādāk. Šī balla, šī sistēma eksistē 2 gadus. Pagājušajā gadā un šogad. Nu, pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā sanāk. Taisnība. Balva bija pagājušajā gadā. Mēs tik ātri novecojam. Balva bija jau pagājušajā gadā. Es atceros to, kāds bija pirms 2 nedēļām. Jā, tas nebija. Un pirmā balla. Bruno izvēlējās skautus, nometni, nevis dejot ar mani. Un tāpēc nominācija Karalis un Karalienu es mēģināju vinēt ar savu draugu. Tāpēc, ka viņam bija plāns sadalīt skolu. Viņš gribēja paņemt sev kā karaļu valstī, kā iekarot ēdnīcu un man atsāt bibliotēku. Vai tā ir sūdzības par to? Bet es arī gribētu ēst. Tu vari ēst. Bet viņš grib iekarot viņu sev un izmantot tikai savu karaspēku. Ar ko man barot? Ar grāmatām savu karaspēku. Zināšu. Jā. Nē, nevar, es mūlu. Nē, nu knowledge is power. Jā. Spēcīgākā armija. Un viņš gribēja man aktu zāli. Aktu zāle, kurā viņš iet tautudējās. Tā viņš vienkārši saka, nāc skaties. Jā. Es eju dansot, tu vari sēdēt sturi un skatīties.
Apmēram. Bet jā, mēs gan arī nonācām līdz pašam galam. Un ar šito tā, šogad mēs piedalījāmies. Mēs izskatām jau pirmajā konkursā Karolīnā un Karolā. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mīlestība nav jāpierāda. Mums nebija jāpierāda kaut kas. Tiešām. Jā. Bet bija ļoti forši. Tu domā? Man nav knāpa. Nāk, nē. Un tā kā, man bija smuka Paldies. lieta. Viss bija forši. Wow. Viss bija forši. Es runāju ar ļoti daudziem cilvēkiem, kurus es nepazīstu. Un mans galvenais fleks, es dejoju ar direktoru. Bet es par to esmu ļoti dusmīgs. Kāpēc? Jo bija liels aplis. Jā. Un es ar Dastinu draugu, mēs stāvējām rindā, mēs gribējām nofočēties. Un mēs redzējām direktori, un es pateicu, es apgriezu viņus pateicu, tur direktori, es iešu aplī dejot ar direktori. Mēs nofočēsimies, es uzreiz iešu dejot ar direktori. Un tā es pagriežu galvu, un es redzu, kā nolec ro, un es sācu dejot ar direktori. Un man bija tādas bēdas, jo es gribēju to izdarīt. Mums ir viena tā pati doma, tieši tā pati. Nē, bet man nebija. Es domāju, būtu labi nodejot ar Šulci un ar direktoru. Bet direktori pati mani pasauca. Kad tu gribēji pasaukt viņu, mani pasauca direktore. Viņu izvilka tā kā, viņa pateica, direktori nāciet centrā. Viņa padejoja centrā, un tad pavilka mani uz centru, un mēs dejojam biku. Un tad viņa bija teica, pameklēsim citus vēl cilvēkus. Un tad viņa aizgāja atpakaļ balviņā, un es aizgāju citā stūrī. Kad tu gribēji pasaukt, mani pasauc. Es gribu raudāt. Raudi. Nē. Pēc epizodes. Jā. Tad mums bija vēl klasa. Nē, vispārīgi bija ļoti forši. Bet, zināt, neeksistē neviens, man liekas, pasākums Rīgas 25. vidusskolu bez 2 dziesmām. Uzminiet, kurām. Mēs ļoti labi zinām. Tas dziesmas, kuras mums nepatīk. Kāpēc jums nepatīk Genoveva un es tevi satiku? Genoveva ir skolas, what do you mean? Nu, nav Genoveva ir mana mīļākā skolas. dziesma. Nu, jā, bet viņi ir visos pasākumos. Genoveva ir visos pasākumos, punkts un āna. Tas nav saistīts ar protams. skolu. Tas vienkārši Nē, visur, bet tā kā- vienmēr. Genoveva ir vienmēr visur. Ja tā Genoveva- varētu būt mūsu himna, tā būtu labākā Jā. himna. Skolas himna Genoveva būtu fantastiska. Jā, bet mums ir skolas gimna. Es nezinu vārdus. Es zinu biku vārdus, bet es nezinu Mēs vārdus. zinām. Nē, Jūs zināt tā vārdus? otrs Es dziesma nav līdz galam ir mūsu jaunā skolas himna. Tā kā neoficiāli, oficiāli ne. Kura? Oficiāli, neoficiāli. Es te satiku? Nu, tā nav īsti himna, tas ir Nav, drīzāk. bet- Tā nav? Tā nav. Bet bija. Tā kā ir, bet nav. Nē, Tie tā nav neoficiāli- oficiāli. Oficiāli, neoficiālā. Kā ir. Nu, nav tā, ka himna vienkārši šī dziesma, es saprotu, New Old, ir uzdāvinājusi mūsu skolai, tāpēc, ka tas ir par draudzību un tur ir iesaistīta skola. Es tevi satiku šajās sienās, parastajās skolas dienās un visas tās dīvas. Es nekad nezināju, ka tā dziesma ir par skolu. Bet es tevi satiku, ir tik laba Man dziesma. nebija ne jausmas. Nebija ne jausmas, ka katra rindiņa piemin skolu. Nevar būt. Bet šī dziesma ir tik cool. Man viņa ļoti patīk. Es viņu klausītos katru rītu, lai man būtu enerģija. Tik ļoti Tad man dari viņa to. patīk. Bet es tā daru. Nā, tu to pateici teorētiski. Es to darītu. Es darīju, bet dažreiz man ir enerģija klausīties kaut ko citu. Piemēram, Adele. Olē, olē. Ko? Ko lūdzu, vai tā nav Adele? Man vienalga. Tā ir Shakira. Tā nav Adele. Adele, tā ir datorfirma. Ko? Jā. Pagā, Adele, nē, Adele vienkārši. Nē? Ej, Del. Viens Dels. Labi. Bet balva bija. Kamēr bija viens brīdis, ka visi dejoja, un es ar Dasu un vēl vienu cilvēku, ko es nezinu pilnībā, mēs vienkārši runājām par mangām, par animē. Tā ir, jā. Es nezinu, kas viņš ir. Es paspēju izrunāties ar tik daudz cilvēkiem. Ar ļoti, un es pat nepazīstu to. Es pat nezinu, kāpēc es ar viņu runāju. Tas bija vienkārši kaut kāds. Un pusi no dziesmām, kuras bija balā, es nezinu vārdus. Es arī ne. 2/3, ok. Es varbūt zināju Genoveva,
Un es tevi satiku. Jā, es ģenerāli Un- biju pašā priekšā. Jā, un tas bija vislabākais. Es zinu, jo ģenerāli ir vislabākā dziesma. Jā. Tāpēc man bija jābūt zvaigznei. Vajadzēja visus Bet vai tad tu biji Genevēru. priekšā? Kur tu esi kā būtu piedzēries? Priekšā bija Kārlis, vai tad ne? Es biju citā priekšā. biji aizmugurē? Es gribēju, es teicu, ka ja būs ģenerāli, tad es iesākšu visu, un es iesāku, un tad ir vēl kāds iesāk, un tāpēc bija atsevišķi, un tad it kā savienojās. No, es biju viens no sākumiem. Ok. Es biju tajā Vajadzēja. sākumā, kur bija Kārlis. Sākumā. Tas vārdi man neko neizsaka. Sigitas tēls. Vārdi man neko neizsaka. Es nezinu, kas tā ir. Sigita? Es nezinu, kas tā ir. Sākuma skolas skolotāja, kur ir otrajā stāvā pašā sākumā. Kur ir mūsu, 9. B. Pagājušā skolotāja. Lieliski. Es viņu nezinu, tāpēc man tas neko nenozīmē. Es sapratu. Es sapratu, es esmu redzējis viņu, bet tas man pilnībā neko nenozīmē. Ok. Un es tā nobies, mums ir draugs kopējais. Ar sarkaniem matiem tagad, kurš staigā. Un viņš nokrāsoja savus matus tieši Ziemassvētku ballē. Un es ar savu sānu redzi saskatīju tos sarkanos matus. Man bija bail, ka tā ir Strautmane vai cita latviešu valodas skolotāja. Vienkārši es sāku murgot kaut ko nereālu. Bija ļoti fāni, mēs dejojām ar Rišelu, mēs dejojām ar direktoru. Es paspēju padejot ar citiem, jā, esmu dejos ar direktoru. Ar citiem cilvēkiem. Un tad es vienkārši redzu sarkanos matus. Ko šis sarkanos matus? Un tādā apmēram... Kāpēc ne? Es gribu. Bet, kāpēc vēl ne? Mama. Ā, Ļoti, ļoti iebilst. Es zinu, ļoti pētīgi. Bet es gribu nokrāsot, un tad aiziet pie iepriekšējās audzinātājas. Latviešu valodas skolotājas. Jo visām latviešu valodas skolotājiem ir sarkana matu pateikt skolotāji. Es kā jūs. Es esmu latviešu valodas skolotājs tagad ar savu sešinieku. Jūs. Jā, tas ir bēdīgi. Bet mēs uzlabosim. Tu gribi nākt 4 dienās latviešu valodu mācīties pēc stundām? Tāpēc, ka es tagad nākšu 4 dienās pēc skolotājas Kranklis mācīties latviešu valodu. Tas nav lielu vajadzību. Jo man sešinieks nav, jo es neko nesapratu, jo vienkārši es loksās. Es vienkārši nolokojos. Man parasti ir labāk. Es nezinu, kāpēc es nokritu. Es vienkārši aizmirsu, kā latviešu valoda ir. Es nezinu, vienkārši. Man ļoti daudz stulbas kļūdas. Jā, arī. Tāpēc es vairāk darīju. Tik daudz man nemainīs. Vienkārši vajag lasīt, ko es rakstu. Labi. Varētu tā Jā. būt. Kā jums patīk šodienas laikapstākļi? Un viņi nepatīk, Varēja labāk. jo viņi ir ļoti augsti. Es dzīvoju 5 minūtes no skolas. Un es dzīvoju 4. stāvā, un ja jūs zinat fiziku un dažas īpašības, tad jūs zinat, ka siltums iet uz augšu. Un tāpēc es izēju mierīgi 4. stāvā. Man mamma pateica, ka ārā ļoti augsti, ļoti augsti. Bet parasti viņi tā saka tikai tāpēc, lai es uzvelku šalli, cepuri, cimdus, 2 zeķu pārus, zeķu bikses zem biksēm, 2 džemperus un pufaiku. Viņi vienkārši ļoti augsti, Sofija, ļoti. Un parasti tas nozīmē, ir augsti, bet tu izdzīvosi. Es viņai atkal nenoticēju. Nē, man bija šalla, man bija cepura. Es izēju 4. stāvā. Silti. Nav tik augsti. Es noju 1. stāvā. Man jau sala ceļi. Un ne tikai ceļi. Es nezinu, kāpēc man sāka salt rokas. Man sāka salt ausis un tā kā deguns. Un es vēl gāju. Un bija vējš. Un tas nebija patīkami. Un es nezinu, mums tas varbūt vēl ir pierasti. Varbūt. Ka tā kā ir augsti, mēs to zinām. Mēs zinām, ka ziemā ir ļoti augsti. Rišela, kurai visu gadu ir vasara. Viņa pateica, ka viņai bija ļoti augsti. Šodien arī ļoti. Man nebija tik bēdīgi kā tev. Es zināju laikapstākļus, jo es paskatījos. Un man mamma pateica grādus, un tāpēc es esmu gatavs. Es gan stulbene. Jā. Salsti. Jā, es nosalšu. Un šobrīd ir arī vakars. Un būs augsti. Tikpat augsts kā no rīta būs. Nē. Tagad tu raudi. Kur pazuda Bruno?
Nē, šis gārā pa durvīm, to es varu pateikt. Ir tik augsti. Ļoti augsti. Bet nebija īpaši augsta klases vakarā. Jā, nebija. Kurš pirmais klases vakars bija interesantāks, man liekas. Jā, tas bija. Bet arī pusi neatnāca. Un arī man patika Secret Santa. Man nepatīk, kad dāvina saldumus. Tādā ziņā, ka man ļoti daudz saldumu mājās. Un mans labākais draugs ir uzdāvinājis man ļoti daudz saldumus. Un man viņi vēl projām stāv. Un dzimšanas diena man ir vasarā. Un Tā tas viss ir... izkust. Tev viss jānograuž. Nu, nē, man ir... Es ielieku augstākajā vietā. Tā kā man ir plauksts, kur ir diezgan tā kā zem, un viņš ir ļoti tālu no radiatoriem, no saules stariem, visu, un tāpēc tur var glabāt saldumus. Un man uzdāvināja vēl saldumus. Man uzdāvināja bilžu rāmi. Ko tev uzdāvināja? Man uzdāvināja šitās kārtis un Lego figūriņu. O, kādu? Tas bija puķītis, mažs puķītis. Tikai tas nebija tāds īstais Lego, tas bija tāds Lego duplo? fake, kaut kāds, nezinu, Ķīnas gan jau. Pretējais virziens nevis liels, bet mini. Jā, miniņš ļoti maziņš bija. Viņš burtiski manā īkšķa augumā šitāds. Jā, viņš ļoti smoli ir. Maza figūriņa. Ir smoli. Man bija cools veco liekšā. Tas, ka šis sveces ir cool. Jā. Sveces ir vienmēr ļoti Jā. droši iespēja, tāpēc es Bet teicu, kad nav izvēlējos gan. dāvanu, es gribēju paņemt svecīti. Nav gan. Man mamma teica, nē. Nē, nav gan. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka es biju gājis uz veikalu ar vienu cilvēku, un viņam ļoti patīk saldas lietas. Un tāpēc viņš izvēlas vissaldākās sveces, un man no tām svecēm vienkārši palika slikta. Cik ļoti viņas ir saldas. Jā, bet tas nenozīmē, ka ir jāpērk smaržīgās sveces. Vienkārši Jā. smuka svecīti, nevis smaržīgās. Jā. Vienkārši parasta svecīti. Jā. Tā ir droša izvēle. Jā. Parasta svecīti, ļoti Jā. droša izvēle. Jā. Kāpēc teicu, tā nav droša izvēle? Tāpēc, ka tā nav. Bet tā ir ļoti droša izvēle. Ok. Un vēl mūsu skolā ir ļoti... Es nezinu, mūsu skolotāji un cilvēki skolā atbalsta viens otru. Tāpēc pat es vienmēr esmu pieminēta, ka, piemēram, ballē mums dziedāja 3 puiši no 11. klases. No 2. 3, es sākumā 2. Trīs. Un tad, Es esmu neievēroju. un tad viens aizgāja un atnāca otrs. Tos neredzēju, es nestos sejām. Un tas ir tik fantastiski, ka mūsu skola kaut ko tādu tā kā atļauj, ka tā kā izpaužās mūsu jaunieši, tāpēc, ka tas, liriki, viņi nav tik safe. Tur ir daži vārdi vai pieminējumi, kuri tā kā skolā. Visi skolotāji priekšā, direktors priekšā. Tas ir īstenībā, tas vienkārši tas parāda, ka skolotājs parādīja savu dominanci. Vienkārši. Es dzirdēju, kas vienkārši. Vienkārši. Skolotājs parāda savu dominanci. Skolēns uztaisa dziesmu vienkārši. Skolēns pa pusē varētu apdirst skolotāju. Un skolotājs saka, dziedi, es klausos. Jā, un tikai es atceros pagājušajā ballā, kad viņi atkal to dziedāja, skolotāja, latviešu skolotāja, es to pateikšu pēc apkura, paprasīja, lai viņi atsūta viņai tos lirikus, lai viņi palasa. Tāpēc, ka viņi bija interesanti, kā mūsdienu jaunieši saredz to dzēju, to rifu. Bet iemācīsies jaunu valodu. Jā, anglicismi. Cik liela. Bet vienalga viņam bija arī cool dziesmas. Tāda, zini, nav tā, ka fantastisks, bet pusauģu vecumā tādus atcerēt, tā drosme, tas stils, ko viņi satur, tas bija fantastiski. Un vēl atceries, Latvijas dzimšanas dienā mums bija koncerts skolā, un es nezinu, kas viņš tāds skaitās. Neatceros. Skolas saimnieks uz ģitāras spēlēja. Tas arī bija cool. Tas bija ļoti Kas cool. skolā, tā kā, viņš ir jauns cilvēks, 1. gadu mūsu skolā. Un viņš izteica domu, ka viņš varētu nospēlēt un nodziedāt. Un
Tas parāda, cik skola mūs atbalsta mūsu talantus, ka mums ir tautodeju kolektīvs, mums ir pulciņi, mums ir okeidejas, kuras arī piedalās. Nesen es lasīju mūsu skolas mājaslapā, ka meiteņu futbola komanda izcīnīja tur, man liekas, kaut kādu vietu. Kaut kāda vieta? Nē, jā, kaut kāda ja ir vieta vienmēr būs. no 1 līdz 3 apmēram. Mums ir Eiropas parlamenta vēstnieku skola, skolas muzejs. Tu ej tur? Eiropas parlamenta vēstnieku skolā, jā. Tev vajag kaut kad mani tur Man vajag tev aizvilkt. Jā. Tev vajag. Jo es par to domāju gada sākumā, padomāju, Tev vajadzēja pateikt, es tev Es aizvilktu. zinu, es gribēju pateikt, un es padomāju, Nē, es tev aizvilkšu. Jā. Es zinu, mums būs sēde, man liekas, ceturtdien. Man liekas, katru ceturtdienu. Es vienkārši 2 nedēļas nebiju skolā, es nezinu. Un es te vienkārši aizvilkšu kopā. Brīvaiks. Jā, es zinu. Es 2 nedēļas nebiju skolā, bija brīvlaiks. Jā, un tāpēc man aizmirsās pilnībā viss. Bet, zini, par to atbalstu, tur arī ļoti cool cilvēki, Eiropas parlamenta vēstnieku skola. Tur ir cilvēki, kuri strādā, kuri grib strādāt, un viņi ar mieru palīdzēt ar jebko. Un runāt par atbalstu, kurš ir mūsu projektā vislielākais atbalsts? Pašlaik. Kurš interesējās par mūsu podkāstu, kurš dod padomus? Mūsu tehnoloģiskais cilvēks, Jā. kas teiks pagājušo reizi. Skolotājs. Datorikas skolotājs, programmēšanas Mēžis. skolotājs. Es nezinu, kā pareizi pateikt, Ko tieši? kas viņš ir. Kā pareizi noformulēt, kas viņa amats šeit skolā? Pirmkārt, viņš ir programmēšanas skolotājs. Otrakārt, manuprāt, ja es nešaubos, ja man nav jucis prāts, tad viņš ir direktors vietnieks tehnoloģiju jautājumā. Ka viņš nodarbojas tieši ar to tehniskajos Vajadzētu jautājumos. paprasīt, kā pareizi par viņu runāt. Jā, Tas būtu vajadzētu. diezgan svarīgi. Domāju, ka jā. Jā, Jā. būtu labi. Zini, man liekas, arī lejā pie direktora kabineta ir tā lielais rāmis, kur ir rakstīts. Mēs varam noiet Jā, paskatīties mums par vajag pēc tam paskatīties. Savādāk. Ļoti svarīgi. Tāpēc, ka zināt. katru reizi, kad viņš iet garām mums, vai mēs ejam garām, viņš apstājas, viņš padomā, un tad vai nu pasaka, nu labi, nākamreiz pateikšu. Vai nu viņš dod padomu, viņš pasaka, tā kā, ko viņš varētu mainīt vai nē, un kā viņš varētu mums piepalīdzēt, vai kur mēs kustamies. Piemēram, šodien viņš mums paslavēja. Viņš bija pateicis, ka mēs beidzot runājam kaut ko sakarīgu, tematisku. Ka Šoreiz nedaudz mazāk sakarīgi, tāpēc Jā. mums līme nedaudz atlīpa, Jā. bet tur vēl ir. Mums ir kur kustēties. Mums ir tālu, kur kustēties. Mums ir, bet mums paliek sanāk tikai 4 mēneši. Tāpēc, ka mēs vasarā arī filmēsim. Noteikti. Mēs vasarā filmēsim, un tas būs vēl pieejamāk. Tāpēc, ka būs visur silti, mēs nebūsim atkarīgi no telpas. Jā. Vienkārši pašlaik tas ir telpas jautājums ziemā, kur? Vajag atrast telpu, kur nav tik daudz eko, kur nav tik daudz atskaņas. Ir tik briesmīgi to klausīties dažreiz. Jā? Tā kā nav tik slikti, bet tā, kad es to sadzirdu, kad man smadzenes atcerās, ka tur ir, tad es domāju, ka šarmuļi noiet. Nesaki. Jūrēt atkal nesaprotu. Ko? Tikai klausos. Jā, un vēl varbūt mums būs krūzītes, lai mēs paši dzeram tēju. Mēs šodien atkal padzērām tēju. Mēs uzvārījām garšīgu tēju. Mēs padzērām viņu. Bet mēs gribam dažreiz arī dzert podcastu laikā, tāpēc drīz mums būs. Varbūt. Tas nav 100%. Mums būs mūsu krūzītes. Mums būs reklāmas. Jā, mums būs reklāma. Un es izteicu domu, ka mēs varētu. Progress. Mums ir krūzes. Varbūt tagad ir reklāmas, varbūt mums būs sponsors, varbūt mums būs 2 centi stundā. Jā. Tas ir daudz. Tagad mēs Tas pelnām būtu 0. ļoti daudz. Mēs filmējam apmēram stundu. 2 Jā. centi, katrs 2 nedēļas. Mēnesī 4 centi. Tas būtu to, ko mēs Gadā esam sākuši. 24 centi gadā. Mēs esam bagāti. Jā. Ja mēs sametīsimies, mēs esam 5 cilvēki.
5 reizes 24. 120. Es nezinu. Man liekas, 120. Jā, varētu. Jā, laikam. Jā, ir 120. Eiro 20. Mēs varam nopirkt saldējumu. Tas būtu, ja no šī Pizza punkta nopirkt. būtu, jā. Nē, eiro 20 skolas pizza. Sagriezt, jā, uz 4 daļām. 5 daļām. 5 Jā. daļām. 5 daļām. 5 Skolas pizza. Eiro 20. Tas būtu ideāli. Visiem tagad ir domās vienkārši pīci. Tagad visi aizies paēst. Jā, es gribu ēst. Man ir pabaroja Bruno. Viņš ir uztepis garšīgs pīrādziņas. Viņš smēja pašlaik. Es nezinu, ko viņš dara. Pēc kā Show me your pearly whites. Show me a big smile. Oh, no. Upside down smile. Turn that frown upside down. Ok. Okay. Un, jā, vēl mums grib palīdzēt ar mikrofoniņiem. Jā. Jā. Skolotājs Mešs ir ļoti foršs cilvēks. Jā. Viņš visus atbalsta. Viņš saprot, ka mēs... Es nezinu par citiem. Jā. No mūsu pieredzes. Viņš saprot, ka mēs, mūsu kvalitāte ir briesmīga un ka varbūt mēs bija pat doma, ka, potenciāli mēs varējām pamest šo projektu. Jā, mums ir, bet potenciāli mēs varējām pamest šo projektu jau nedēļas laikā. Tikai tāpēc, ka tu taisi SMU, tu bieži no vienas idejas skrien uz otru. Un īpaši, ja tā ideja nepelna, tad parasti tādi projekti mēģina pārtaisīt savu domu vai veidot citu ideju, realizēt citu ideju. Bet mēs nepelnām. Mums vienalga patīk to, ko mēs darām. Mūsu mērķis īpaši nav nauda. Jā, mūsu mērķis ir runāt un uzzināt viens otru vairāk, tāpēc, ka mēs esam draugi. Un mēs par tādiem kļuvām nesen. Tas tikai gadās, ka jā, mēs esam draugi. Tas ir apmēram, zinies, tur pistoli. Mēs kļuvām par draugi. Es gribēju tikai par to pateikt. Mēs kļuvām par Jā, draugi. šitā sēž. Tur skatītī īstenībā kāds sēž vienkārši Jā. tēmē uz dāstinas. Ne, rekomendāju, actually sēž. Tur es kameras Bruno nav redzējis. vienkārši tā kā tas tur visu laiku. Vienkārši Bruno šitā skatās. Taviem un Nikola vienkārši. Ja Sofija kaut ko saka, tad tev vajag pateikt to pašu. Bet jā, mēs darām, un mums palika 4 mēneši. Vēl 8 podkāsti sanāk. Es nezinu, es skaitīt nemāku. Ja 4 mēneši un vienā mēnesī 2 epizodi, Ok. tad 8 epizodes. Bet tas ir tikai skolas laikā. Jā, es tev piekrītu. Mums vēl būs 3 mēneši vasarā. Un tad mēs reģistrējam savu uzņēmumu tikai uz 1 gadu. Tā kā mācību gadu. Tāpēc pagarināt arī. Vai nebūs tā, kad viņš iet uz beigām. Tu vari vienkārši jau... Es nezinu. Mēs arī varam tā kā, vienkārši darīt to bez tā visu. Taisnība. Tā kā, kurš mums aizliedz? Jā. Jo cik liela saistība mums šobrīd ir ar SMU arī Latvijā. Tas es pat nezinu, kas tas ir. Nē, Es esmu. Nē, jā. Tāpēc mums tas saistība nav. Nē, bet mēs intervējām Jānu Krievu. Jā, es zinu. Tas bija liels, ka mēs to varējām. Ka Sofija varēja jebkurš to var izdarīt. Nē, jebkurš, kas ir Sofija. Jebkurš Sofija. Eku Sofija. Jā. Jā. Manuprāt, beigas ir pienākušas, tāpēc es ceru, ka jūs izbaudījāt šo epizodi, skatītāji un klausītāji. Paldies, ka klausījāties. Piedodiet, mana māma, mana māsa un es. Un skolotājs Mērķis, ka nebija epizodes. Mēs labosimies. Paldies par skatīšanos. Atā! Abonējiet visiem mūsu sociālajiem mēdījiem, viņas ir aprakstā. Es gribu stoli. Ja jums patīk šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam varam.ziepes.esmu vai mūsu TikTokam @varam.ziepes. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTube un piesakot mūsu Spotify, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!